Kur ir Karolīna? Viņa nebūs. Mm. Kā var saīsināt daļas šo daļu? Nu, tā kā četri, mm, aizmirsu. Tā kā jāuzvelk to te, iekavu dalīšanas zīme un 2 virs četrinieka. Var uzreiz ar 4. Jā. Cik tas ir? Viena otrā daļa. Jā. Ejam tālāk, jā. Jā. Stāsti lūdzu tad pēc kārtas kā piemēriņus. 5 mēs rakstam dalīts ar 5 virs piecinieka. Un tu vari uzreiz atbild teikt. Nav jāsaka obligāti šī rindiņa, ko ieliku. 5 piektās daļas. 1/5. Nu jā, jā. Tūlīt. Mm. Tātad tālāk ir 12 mēs dalām ar 2. Labi. Var ar 2. Tātad, un ir 6 12. Var vēl saīsināt? Un mēs rakstam 2 atkal, ar 2 dalīt. Nu, labi. Dalam ar 2. Ir 3 sestās. 3/4. 6. Jā, taisnība. Un tad vēl ar cik saīsina? Ar 3. Mhm. Un tas ir 1/2. Jā, vai arī vienkārši ar 12 uzreiz izdalīt. Jā. Ejam tālāk. Var izlasīt? Vāverei no šī un pagājušā gada ir 64 zīles. Zināms, ka pagājušajā gadā zīles ir 3 reizes vairāk nekā šī gada zīles. Cik zīles ir no šī gada? 64 reizes 3. Nē. Um, No pagājušā un šī gada kopā ir 64. Nu, un 3 reizes vairāk. Tas nozīmē, kā. Nu, pagājušajā gadā bija vairāk zīles. Pagājušā gada plus šī gada zīles ir 64. Tātad Neatceries. 32 zīles. 32, tas būtu, ja būtu vienāds skaits. Jā, labi. Bet vienā ir par 3 reizēm vairāk nekā otrā. 32 reizes 3. Nē. Varam uzrakstīt, kā garo pierakstu, tad ir pierakstīt X tik ir šī gada zīles. Šogad bija vairāk, jā, vai mazāk. Jā, šogad ir mazāk. Un ja X ir šī gada zīle, cik ir pagājušā gada zīles bijušas? 32. Nav 32.
Es nezinu, cik ir X. Tad jūs sakat 32, tad 32 pat nedalās ar 3. Tur pat nevar uztaisīt. Bet 64 arī nedalās ar 3. Arī nē. Labi, tad būs 3x, ja tās tik ir pagājušā gada zīles. Būlīt redzējis, kāpēc nav dalīts ar 3, bet būs ar kaut kādu citu skaitli dalīts. Un cik ir x plus 3x? Nezinu. Varbūt 32 plus 64. Nē, mums x plus 3x ir 64. Jo pagājušā gada zīles un šī gada zīles kopā ir 64 zīles. Mm. Saprati? Īsti nē. Es domāju, izpildīsim to uzdevumu, tad atpakaļgaitā izpildīsim viņu. Labi, cik ir x plus 3x? 64. Jā, un cik ir ābolis? Ābols plus 3 āboli. 4 āboli. 4 āboli, tad tas pats būs ar x. 4x ir 64, un cik būs 64? Ja 4 āboli maksā 64 centus, cik maksā viens ābols? 64 centi. 4 āboli maksā 64 centi, cik maksās viens ābols? 21 cents. Pak tev ir 4 ābolīši. 1, 2, 3, 4. Kopā viņi maksā 64 centus. Centi. Cik maksās viens ābols? Viņi visi ir 4 identiski āboli. Varbūt, ka 11. Kā tu ieguvi 11? Nezinu. Minēju, ko teikt. Mēs varam izdalīt 64 ar 4. Tas jau, bet tas sākam, vai tad, nē, tas tālāk. Cik tas ir? Sešpadsmit. Jā. Kurā gadā bija 16 zīles? Pagājušajā. Jā, un cik šogad? 64. Nē, kopā ir 64. Ja šo... Šis, nē. Tad mums kopā mums ir zīlītes, jā. Mēģināšu uzzīmēt smuku zīles. Rekur zīles. Viena zīle simbolizēs 16 zīles. Tātad mums te ir 16, te ir 16, te ir 16, te ir 16. Jā. Cik kopā ir zīles? 64. 64, labi. Es apvelku 16, un es apvelku 3 reizes 16. Mazais vai lielais apvilktais ir
šī gada zīles? Mhm. Un 60. Tad mums zināms, ka pagājušā gada zīles ir 3 reizes vairāk nekā šī gada zīles. Tad, kad bija vairāk šogad vai pagājušajā gadā? Um, šogad. Nē, pagājušajā gadā bija vairāks. Redzi? Nē, nu Pagājušā jā, gada ir 3 reizes vairāk. Tad pa kreisi ir pagājušais gads, re, kur pagājušais. Un pa labi ir šīs gads. Kas mums jāprēķina, kura gada zīles? šī pagājušā gada. Cik Precīzāk šī gada, zīles? šī gada. No šī gada, jā. Cik ir niši no šī gada zīles? 16 zīmes. 16. Jā, tā ir atbilde. Labi, godīgi sapratu uzdevumu, vai ne pārāk? Nē, negodīgi ne. Kur tev jautājums ir? Es tā kā īsti nesaprotu. Tā kā man vienmēr tas tā kā pieķēs, ka reizes vairāk, tāpēc gribu reizināt. Teici 5 reizes? Nē, es saku, jā, tā Ā, kā tur ir rakstīts 3 reizes vairāk, es domāju, ka man vispār jāreizina. skaidrs. Ā, mm, Reku nav jāreiz, mums jādala ir. Un tas, ka 3 reizes vairāk, tas nozīmē, ka vienam ir 3 reizes vairāk, tātad 3x nozīmē 3 reizes vairāk arī, ja kas kā 3, zin kā, 3x, 3 reizes vairāk. Un vienam ir vienkārši x. Tak šogad bija x reižu. Un tad dalam ar 4. Dabūnam to šogad. Jā, Salīdzini. viens sekundi skaļāk uzlūkšu. Viena otrā būs vairāk, Mm-mm. nu jā. Kā var Jā, pārbaudīt, kurš saku. ir lielāks? Tā kā tas pats skaitlis, tā kā, ja kurš ir lielāks, tas ir tas lielākais. Mums vajag vienādot saucējus. Mm. Ā, Piekrīti, ka nu jā. viena otrā ir tas pats, kas 4/8. Jā, Labi. Kur ir te lielāks? būs 5/9. Nē, nav 5/9. Jā. 5/8. Jā, 5/8 ir lielāks, tev taisnība. Tad skaitītājā lielāks skaitlis saucēja vienādi, tad tam, kam lielāks, ir lielāks. Otrais. Nākamajā būs 5/9 lielāks. Mums vajag pareizināt ar 3. Cik būs labajā pusē, ja mēs pareizinām, tad ar 3. Ko mēs iegūstam? 6/9. 6/9. Tad kurš ir lielāks? 2/3. Jā. Dodamies tālāk. Un būs 8. Vienkārši 8. 8/5. Bet mēs nevaram atstāt tādu atbildi. Bet kāpēc 8/5? Tur taču tā kā 5 + 5 ir 0. Nu, ar 5/5 nedrīkst saskaitīt. Tikai augšu Ah, saskaitīt. ok. Atceries Tad par mums veselo vēl izslēgšanu. ne īsti Astotniekā mums ielien 5 un kas vēl? 3. Un 3. Piemēram, ja tev ir 2 pīcas, ar pīcām saskaidrot. Labi, uzzīmēsim pīcas. Reku viena pīca un otra pīca. Un tev pīcas tiek sadalītas kaut kādās daļās, 5 daļās. Tad te būs 1, 2, 3, 4, 5, 5 daļas, jā.
Jā. Otra pica arī tikpat daļās sadalīta. Nu, apmēram. Tad mums ir 8 gabaliņi. Tad viens gabaliņš, tā ir viens, vispār ieķiksēšu vienkārši. Viens gabals, otrs, trešais, ceturtais, piektais, sestais, septītais, astotais gabaliņš. Cik veselas picas mums ir? 8. Picas, cik daudz veselās picas tas sanāk mums ir? Jo šīs 2. nebūs. Tad 8. Ja? Tad, nu, 8 gabali, bet cik picas? 2. Nu, nav divas, jo divas mums šitās pazuda. Šitie 2 gabali nav, kur īksiņi ir. Krustiņi. Tad cik mums ir veselas picas? Veselas picas. 8. Nē, nav 8 picas, nav viena pica un 3 gabaliņi palikuši. Tad rekur aizvelku bultiņu. Viens vesels, tā ir viena vesela pica, un tad 3 pārpalikušie gabaliņi iet skaitītājā. Ja. Dzēšam, ja? Ja. Nākamajam. Kā saskaitīt, kad saucēji dažādi? Mm. Būs 6. Nevarējām saskaitīt, mums vajag vienāds saucējs dabūt. Varbūt, ka tā kā ja mēs reizinām 5 reizes 5, mēs rakstam 5 reizes 5 no sākuma. Mhm. 5 reizes 5 svītra 6. Jā. Un tad būs plus 1 reizes 6. Un tad būs 5 reizes 6. Tad tas ir 25 plus 6. Jā, tā ir. 25 plus 6, 31. Varam izslēgt veselos tur. Es domāju, ka nē. Mēs varam izslēgt veselos, ja skaitītājā ir vairāk nekā saucējā. Proti, tur ir 30 un 1. Tad cik veselie tur ir? 30. Nu, mums ir 30, 30 tās. Proti, viņu var uzrakstīt tā 30 dalīts ar 30 plus 1 dalīts ar 30. Piekrīt, ka tas būs arī 31, 30. Jā. Cik ir 30 dalīts ar 30? 5. 1, jā. Un tad 1 30 vēl. 1 plus 1 30, cik ir? 2 30. Tas ir 1 un 1 30. Vienkārši pielieks klāt tur. Ejam tālāk. Atņemam. Kā, kā, kā atņemt? Varam uzreiz atņemt? Jā, tas būs 4 otrās. Bet saucēji nav vienādi. Tu iegūsi lielāku skaitli. 4 otrās ir 2 veseli. Tie ir 2 veseli. 4 otrās.
Kāpēc? Es īsti nesapratu. 4 otrās ir 4 dalīts ar 2. Ah, Nevar iegūt lielāku skaitu. Vienādojums saucējs. Varam iegūt 12 vienkārši. Nav jāreizina ar 4 un ar 6, varam ar vieglāku skaitli. Nu, labi, pasaki, cik tad mēs iegūstam daļās. 12. 12 saucējā, jā. Un skaitītājos cik ir? Vienkārši jau 12 būs 12 veseli. Jo 12, nē, saucējā 12 būs. Tā kā redzēja, kur saucējs. Abi divi saucēji ir 12, jā. Bet cik ir augšā? Cik ir pirmajā augšā un otrajā augšā? 7, 12. Tu jau aprēķināji, tad 10, jā, 7, 3, 3. Septiņas, 12. Vajag izslēgt sauc veselos. Jā, vajag. Nevar. Mums skaitītais ir mazāks par saucēju. Var pārbaudīt, vai var saīsināt, bet nevar arī saīsināt. Tā kā tā var būt atbilde. Ejam tālāk. Kā reizināt? Man viņu vajadzēja pagājuši. Labi. Man ir. Kā reizina? Nu, 60 simtās. Nē, tikai skaitītāja reizina. 65. Nē, Varam saīsināt 20 ar 5. 5. Cik ir 20 dalīts ar 5? 4. 4. Tad vienam 4, otram 5. Un cik tas ir? Tas ir 3 reizes 4 ir 12. 12. 12 pirmās. Un cik ir 12 dalīts ar 1? 12. Labi. Tā ir dalīta. Būs. Un mēs rakstam. Tā kā. Jautājums vienkārši, kur gāja septītnieks. Ja reizināšanā gāja augšā, tad dalīšanā ies kur? Lejā. Jā. Ko varam noīsināt? 7 un 14. Cik rakstam? 2 Jā. un 8. Tātad 2
Uh, 2, 17 reiz 1 ir mm, es nezinu. 2,17. Ā, sapratu. Pagaid. Tajā nodarbībā sanāk ļoti daudz, kas mums, jo ciklā bija ļoti daudz, ko apskatījām. Pierakstīju? Jā, es tūlīt ātri. Vienkārši likās, ka man kaķis to elektrisko plīti ieslēdz. Un kā varēja dalīt ar daļu? Un 10. Labi, tu iespējams neatceries, bet mēs uztaisam par reizināšanu, kas notiek tad ar daļu. mm, Kājām gaisā. Tad 20 reizes. 20 dalīts ar 2 no sākuma būs laikam. Nu Ar jā, jā, jā. 20 Tad būs reizes. 20 mēs dalām ar 5 ir Nē, mēs 4. 20 reizinām. Tu uzreiz. Nē, pagaidi, ko es nesapratu. 20 reizes 5 otrās. Šitā bija. Notika kājām gaisā, apgāžam un reizināts uztaisam. Labi, kā tālāk? Jā, ka 20 reizes 5 no sākuma laikam būs. Mhm. Tas ir 100. Un tad mēs dalām ar 2 varbūt. Saīsinām, cik būs. 1. O jā. Vai. Es domāju, ka būs tur, kur 2 ir 1. Mhm. Un tur, kur 20 varbūt būs 10. Mhm. Un atbildā 10 reizes 5. 50. 50, jā. Man vajag ātri. Es pabeidzu. Māris nopirka 12 kg miltus, lai izceptu maizi. Katram maizes klaipis ir, ja kas tas te maizīts. Katram klaipam ir nepieciešams 3/4 no kilograma. Cik maizes klaipus viņš izceps? Aprēķina vienā darbībā. Vai tu zini, kā varētu aprēķināt, varbūt arī vairākās darbībās? Um, un tā kā būs. Tātad mēs viņus pamainām. Nu, īstenībā tas, nu, labi, mēs pamainām tos te tā kā 3/4 ar vietām. Varbūt. Varbūt, ja kaut kā tā varētu būt, jo dālām ar 3/4. Jo, piemēram, ja tev būtu 12 kg, tie paši 12 kg, bet vienam klaipam būtu nepieciešami 2 kg. Kā aprēķināt, cik maizes var uztaisīt? 12 dalīts ar 2. Jā, un te ir tieši tas pats, te ir doti nevis 2 kg, ka vajag 2 kg, bet te vajag 3/4 kg. Tas pats vienkārši 12 dalīts 3/4.
Labi, izdali, cik ir? Kā dalam? 12 dalīts ar 3. Var, jā, tā var izdarīt. Jā, principā Tātad rakstam 4. 4 dalīts ar 4 ir 1. vienu maizi var uztaisīt. Labāk uztaisim kā reizināšanu un tādu saīsinam 12 līdz 3. Bet tā kā arī skaitās kā viena darbība, vai tas ir jau kā vairāk? Viena darbība ir domāta tā, ka tu varēji arī rēķināt, tad 3 ceturtās vienā kilogramā. Labi, pieskaitam plus 3 ceturtās. Tad tas ir cik? Tas ir 6. 6 ceturtās, jā. Tas ir, Jā, jā. tie ir O, 3 tas, otrās, ja pusotra maize. Viena maize ar jā. pusi. Skaidrs, tātad 2 maizēm var uztaisīt 1,5 klaipus. Tātad ar cik vēl maizēm? Tātad no 4, pagaid. Vēlreiz. Pusotra kilogramu, šitie kilogrami. No pusotra kilograma var uztaisīt 2 maizes. 2 maizes. Cik var uztaisīt no... Cik kilograms vajag 4 maizēm? Vienu, Divām maizēm vajag pusotru kilogramu, tad 4 maizēm vajag. 4 reizi 65, nē. Nē, pusotru kilogramu vajag 2 maizēm. 4 maizēm vajag 2 reizes vairāk. Cik pusotrs kilograms būs pusotrs kilograms? 3 kilogrami. 3 kilogrami, jā. O, labi, 4 maizēm vajag 3 kilogramus, tad mēs tāds, ok, skaits 12 dalīts ar 3, tas ir 4, tad 4 reizes pēc 4 maizēm, tad mēs reizinām 4 reizes 4, un tad iegūst. Reizes šitā var izreikināt, bet tur ir baigi daudz darbības. Šito nav obligāti jāpieraksta, es vienkārši, tu man prasīji, kā var ar vairākām, kāpēc vajag ar vienu darbību. Viena darbība būs vienkārši dalīts ar 3 ceturtajām. Labi, tad izdalām, Tā jā. 12 dalīts ar 3, un tad mēs Div... dalām 4. Jā, bet uzrakstam uz vienas daļsvītas, un tad dalām ar 3 saīsinot. Tas ir 4, jā? Jā, tur būs 4 un lejā būs 1. Jā. Jā. Un cik tās ir maizes? 16, 16 vienu. Nu, jā, 16 tādi. vienkārši. 16 klaipi. Pierakstīja, jā? Jā. Termosā bija 6 litri kakao, nolēja 1/24 daļu. Cik daudz nolēja? Kā to aprēķināt? Varbūt 24 dalīts ar 6. Otrādāk. Bet es jau tā jau nemaz nevaru dalīt, jo tā kā tas otrais būs lielāks nekā pirmais. Bet tu Dalām 6 litrus vari pārveidot uz mililitriem. nu jā, 6000 mililitri. 6000 dalīts 24, jā. Tad 1/24 no 6 litriem. Vai 6000 uzreiz dalīt ar 24, vai rakstos vienkārši izdalīt? Pagaid, 24 reizes 6000. Nē, dalīts. Kā tev ir termos? Varētu uzzīmēt termosu. Kā termos. Un tev izlīja ārā 1/4 daļa. Ievilksim. Viņš sākumā bija pilns, un tagad es ievilkšu šito te augšiņu. Šī tik nolīja nost. 1/24 nolīja nost. Bet viss kopā ir 6 litri. Tad mēs izdalām 6 litrus ar 24. Jeb 1/24 reizes 6000. Būs 4. 4. Uzrakstam uz vienas daļsvītras.
Varam saīsināt ar kaut ko, jā? Varam, teiksim, nu, varam, zin kā, ir lieli skaitļi, varam pakāpeniski ar 6 izdalīt. Cik tas būs? 1000. 1000 un lejā. Tūlīt 4. 24 dalīts ar 6, 4. Un ko tālāk darām? Tūlīt. Ok, tālāk mums ir tālāk 1000 dalīts ar 4. Jo, cik, 1000 dalīts 4. Var galvā jau atrisināt, ka tas 250. 250 dalīts ar 4. 200, cik ir 25 reizes 4? 100. 100, tad 250 reizes 4 ir 1000, viss kārtībā. Nolēja, tad cik daudz nolēja? 250 mililitrus.